Labs rīts, Rīga TV24 skatītāji. Nedēļa ir pašā nogalē, ir piektdienas rīts, 9:00, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks rīta ziņām. Ar jums studijās mēs, Jānis Labuts. Šorīt runāsim par šādām tēmām. Kādēļ policijai neizdodas notvērt imantas pedofilu? Vai plūdi Salaspils novadā beigušies? Un jauns ebolas inficēšanās gadījums ASV. Bet turpināsim ar šī rīta aktuālo interviju. Proti, šodien norisinās kāds pasākums saistībā ar biznesa inkubātoru. Un, lai par to parunātu nedaudz vairāk, šorīt studijā esam aicinājuši jauno uzņēmēju Līgu Krauzi. Labrīt! Labrīt! Kāds tieši pasākums šodien notiks saistībā ar biznesa inkubātoru? Šodien 3:30 sadarbībā ar LIA un Biznesa augstskolu Turība noslēdzas šis mentoringa pasākums, kurā tādi drosmīgākie un veiksmīgākie uzņēmēji, pārliecinātākie, kas tika pie saviem mentoriem, 3 mēnešu garumā varēja, cik nu ir iespējas jautāt un prasīt saviem gudriem mentoriem padomus un dažādas citas lietas. Un šodien šis pasākums tā kā noslēdzās. Arī tu prasīji noteikti padomus savam mentoram? Protams. Ar ko saistībā? Kāda ir tava biznesa ideja, ja tu drīkst vispār to atklāt? Protams, man biznesa ideja jau dzīvo 2 gadus jau. Kreklu konstruktors, kas ir pieejams mājaslapā betolī.com. Esmu šī zīmola idejas autora un ar šo ideju arī gāju šo mentoringu pasākumu. Savam mentoram, protams, prasīja daudz un dažādas interesantas jautājumus, kā virzīties un kurš ceļš labāk ejams. Un dažādi šie ekonomiskie jautājumi, kuru man kā juristam līdz šim nebija daudz, tā kā viss skaidrs. Jā, daudz arī interesanti iemācījos, sasparojos vēl vairāk. Kāds bija tas galvenais tieši atbalsts no biznesa inkubātora? Kas ir tas, ko tu pēc šī projekta beigām atcerēsies, ka jā, tas man ir devis visvairāk? Šis cilvēks, kuram ir liela pieredze un kurš jau ir lielam procesam izgājis cauri, tas ir svarīgi, kad dod praktiskas zināšanas, nevis teorētiskas zināšanas. Un tas, kad iedrošina un pasaka, šis varētu darboties, šis varētu neīpaši darboties un vairāk ar šo pozitīvo motivāciju. Visnotaļ ir kaut kādas vairākas lietas, kuras tādas lielākas... Pabīd uz priekšu. Tieši tā, pabīd uz priekšu, lielāks grūdienis un lielāka drosme un skatīties. Tas lielākais iegūms man ir nevis, kā es līdz šim skatījos tā, šeit un tā, un darbojamies, bet mentors tādu lielāku grūdienu, tā kā no vanšu tilta, lielajā pasaulē, skaties uz augšu. Noteikti tagad mūs arī skatās kāds varbūt jaunais uzņēmējs, kurš ir gatavs attīstīt savu biznesa ideju. Kur var pieteikties biznesa inkubātoram un kā tas notiek? Tas notika Turības mājaslapā. Kā jau jaunie uzņēmēji, kas grib darboties un grib iegūt arvien jaunas zināšanas, ir atvērti visiem piedāvājumiem, skatās gan pa labu, gan pa kreisi. Tā sanāca, ka es tur tiku šajā programmā. Cik ilgi norisinās šāda programma? 3 mēneši. 3 mēnešus, un tad ir atkal nākamais biznesa inkubators? Vai vienreiz gadā? Nē, ja nemaldos, šī gada ietvaros jau bija 2. Tā kā nav tāds vienreizīgs pasākums. Nē, noteikti nē, jātur acis, ausis vaļā un jāvirzās uz priekšu. Ja ir ideja, tad noteikti būs arī varianti, vai ne? Tieši tā, un galvenais neturēt sveci zem pūra. Cik vispār jauniem cilvēkiem ir viegli uzsākt jaunu biznesu? Bieži vien tiek runāts par visādiem birokrātiskiem šķēršļiem un tā tālāk. Cik viegli ir uzsākt jaunu biznesu? Nav viegli? Nav viegli. Nē, galvenais ir turēties pie savas idejas un mērķiecīgi virzieties uz priekšu. Un, protams, tas banālais ir nauda, kur lai dabūtu šo finansējumu, bet es gribu teikt tā, ka, ja tu esi pietiekami kreatīvs un izdomas bagāts, tad arī ar maziem finansiāliem līdzekļiem var virzīties uz priekšu, un galvenais ir iet uz priekšu. Nevis teikt, ka tad, kad būs investors, tad es nodibināšu uzņēmumu, tad es sākšu ražot. Nē, vajag pamazām, vienu solīt pie otru solīt, un tad jau sanāks deja. Tad kādas ir tās, varbūt, 3 galvenās lietas, kas tagad katram jauniem uzņēmējam un katram potenciālajiem uzņēmējiem būtu sev jāiegaumē un jāpatur prātā? 3 lietas, lai es attīstītu savu biznesu. Drosme, neatlaidība un mērķtiecība.
Nu tad ar šādām te idejām un šādu te novēlējumu visiem drosmi, neatlaidību un mērķtiecību noslēgsim arī šo sarunu. Paldies un lai tev veicas arī tavā biznesā. Paldies! Super, paldies! Bet mēs turpinām ar ziņām. Valsts policija kopš pagājušā otrdienā notikušā seksuālā uzbrukuma pusaudzē Zaslauku rajonā pārbaudījusi 65 personas, taču pagaidām aizturēto nav. Arī mēs, Rīga TV24 komanda, aktīvi sekojam līdz notikuma attīstībai tā dēvētā imants pedofilu lietām. Jau vairāk kārt esam sazinājušies gan ar pašvaldības, gan valsts policiju, kur informēja, ka šobrīd notiek pastiprināta kontrola un patruļi gan pie skolām, gan tuvākajos rajonos. Uz sarunu studijā aicinājām arī Rīgas domas pārstāvu, lai pajautātu, kā drošību bērniem nodrošina doma un tai pakļautās iestādes. Turpinājumā sarunas fragments. Mēs Rīgas pilsētā ar izglītības iestāžu vadītājiem esam šo situāciju pārunājuši. Pagājušā piekdienā bija tikšanās ar valsts un pašvaldības policiju, izglītības iestāžu vadītājiem, kur arī policijas pārstāvi informēja par tām visām iespējamām aktivitātēm, ko mēs varam darīt. Un tas mūsu uzdevums, protams, ir strādāt ar skolas vadītājiem, dot to informāciju, ko mēs varam, kā runāt ar bērniem, kā viņiem šo lietu pasniegt, atgādināt vēlreiz par tām darbībām, kas būtu jādara, ja gadījumā tev uzrunā svešs cilvēks. Tad tas ir tas mūsu darbības lauks, kādā mēs varam šobrīd ar šiem jautājumiem strādāt. Rīgas pilsētā ir atbalsta personāls, un tie ir sociālie pedagogi, tie ir psihologi, un tas ir tas personāls, kurš var un strādā gan ar bērniem, gan, ja tas ir nepieciešams, protams, arī ar pieaugušajiem. Nu, un, ja mēs runājam par drošību, par dažādām situācijām, drošība tas tāds ļoti plašs jēdziens, kas varbūt sākas ar fizisko drošību, ar ēku, kas skar jautājums ar dažādiem iekšējās kārtības noteikumiem, tas skar jautājums ar ugunsdzēsības jautājumiem, ar evakuācijas plāniem, un šie tie jautājumi, ar kuriem izglītības iestāde strādā, un arī daudz profilaktiski pasākumi, kas arī, tā skaitā kā lektoriju vecākiem, var tikt organizēti, un mums labs sadarbības partners ir šajā gadījumā arī tieši pašvaldības policija, valsts policija, mūsu labklājības departaments, kur arī attiecīgi sagatavot speciālisti, ja viņas tiek aicināti, un arī tiek aicināti, un ir pat, nu, teiksim, tādi pasākumu plāni, kas tiek nodrošināti. Un kā vienmēr septembris ir tas mēnesis, kad visvairāk mēs atkal runājam par drošības jautājumiem uz ceļiem, ejot uz māju, par ceļu uz skolu. Kā skaidro pašvaldības policija, mūsu drošības kārtības korupcijas novēršanas komitejas vadītājs arī Turlākungs un mēs paši, tad policists noteikti nav tādā izpratnē, ka viņš ir kā biedējošs cilvēks, kas tur ir klāt un ka tevi, ja tu kaut ko izdarīsi, tad noteikti tūlīt būs policists un viņš tev sodīs. Tā filozofija noteikti ir otrādi. Policistam ir jābūt tam, kas ir tavs draugs, pie kā tu vari griezties ar kādu jautājumu, ar palīdzību, un tas uzstādījums, ka šie policisti, kas dežūrē pie skolām, nu, viņa pamatfunkcija nav būt iekšā skolā un rūpēties par iekšējo kārtību, kas ir jānodrošina kopā skolai. Bet viņš ir tas cilvēks, kurš pārzina šo apkārtējo skolas teritoriju, kurš redz, kādas kustības notiek skolā, kur pulcējas varbūt jaunieši, kur ir kādas riska zonas. Un policista uzdevums ir, nu, kā mēs sakam, pa perimetru tomēr skatīt tuvāko teritoriju, kas ir apkārt skolai. Ja turpatās ir pirmsskolas izglītības iestāde un arī tur varbūt, teiksim, notiek dežūras, ir noteiktas instrukcijas un kārtības, ja gadījumā, teiksim, pēcpusdienā skola zina, ka vai vakarstundās jaunieši pulcējas kaut kur tuvu pie skolas teritorijā, vai nereti to dara arī skolas teritorijā, ja viņi varbūt nav vēl iežogot un tik strikt norobežot, tad tiek pieteikts papildus dežūras, kas arī tiek nodrošināts. Kāda gada garumā, arī tādā publiskā telpā šī diskusija par to, cik tad drošas ir skolas vai izglītības iestādes no nepiedarošas personas iekļūšanas, ir tiešām aktuāla.
Tie risinājumi, es gribētu teikt, droši vien ir vairāki, kā šo jautājumu atrisināt. Ja mēs runātu par pirmsskolas izglītības iestādēm, tad tiešām varu apgalvot, ka visas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ir ar drošības kodiem aprīkotas. Un, šeit, es domāju, jau tā lielākā atbildība ir tieši tiem gan vecākiem darbiniekiem, kuri šajās iestādēs iekļūst ar sev zināmajiem kodiem. Nenodot viņu citām personām, vienmēr paskatīties, kas aiz manis ienāk un nevis ielaist iekšā, ejot ārā, aiztaisīt vārtiņus, nevis atstāt viņus vaļā. Jautājumā par skolām. Visās skolās ir skolas dežuranti, tāda amatvienība tiek finansēta, un skolas ar drošības pogu ir aprīkotas. Taču, protams, tā vēlme, kas arī izskan no vecākiem, ka varbūt arī, kā mēs zinām, tādas aptaujas liecina, ka vecāki vēlētos lielāku, ne tikai vecāki, arī kopumā mēs visa sabiedrība tajā būtu ieinteresēti. Tad risinājumi, kas jau ir uzsākti Rīgas pilsētā, ir, ka ir bijis pilotu projekts, ieviešot tādas drošības sistēmas izglītības iestādēs, kur skolā var iekļūt tikai tad, ja skolēns elektroniski reģistrē savu iekļūšanu. Tā tiek sasaistīta ar kopējo skolvadības sistēmu, e-klasi vai maiklubu sistēmu. Un vecāks pirmkārt zina, ka bērns ir skolā iekļuvis un kad viņš arī no skolas ir izgājis. Šāds pilotu projekts jau arī 5 Rīgas skolās ir ieviests un katrā ziņā tiek domāts un meklēts risinājums, kā šo lietu, teiksim, arī ieviest pēc iespējas vairāk izglītības iestādēs. Vai tas būs tieši šāda sistēma, vai varbūt arī, piemēram, Agenskalna sākuma skola kā piemērs, kur paši vecāki kopā ar skolu arī jau risināja iekļūšanu, kad tikai pieaugušais var iekļūt ar sev zināmu kodu vai pat pirkstu nospiedumu. Katra sistēma, protams, maksā naudu un ir jāizpēta, jāsaprot, kas būtu tas efektīvākais, lai to aizsargātu. Turpinām ar ziņām. Imants pedofils, ar kuru meklēšanu policijai īpaši nesokas un uz noziedzības takas ir stājies pirmo reizi, tā pieļāva valsts policijas kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins. Kā skaidroja policijas pārstāvs, dzimuma noziegumu jomā ir augsts recidīvu procents, tāpēc policija ir pārbaudījusi visus cilvēkus, kas kādreiz bijuši saistīti ar šādiem noziegumiem vai par kuriem bijušas aizdomas, taču pārbaudīto vidū Imants pedofils nav atrasts. Tāpat meklēšanā problēmas rada tas, ka šis cilvēks visticamāk ir sociāli neaktīvs. Savukārt trešā problēma ir tā, ka cietušie ir bērni, ar kuriem izmeklētājiem jāstrādā daudz piesardzīgāk, lai nepakļautu viņus atkārtotām ciešanām. Piemēram, sākotnēji ar bērniem strādā psihologi, kuri tikai pēc pāris mēnešu darba ļāvuši ar bērniem sāk komunicēt arī policijai, lai nenodarītu bērniem pāri atkārtoti. Taču jaunākā informācija liecina, ka kāda autokluba biedriem, kas jau kopš šīs nedēļas sākuma aktīvi iesaistījušies pedofilu tvarstīšanā, izdevies notvērt kādu aizdomīgu jaunieti, kas ļoti līdzinoties meklētājam Imantas pedofilam. Policija aizturējuši šo jaunieti, kur izskatā ir manāms līdzības ar meklēto noziedznieku. Vai aizturētais tiešām ir tā dēvētais Imants pedofils, pagaidām ziņu nav. Apstākļu noskaidrošanai viņš nogādāts ekspertīžu centrā, kur mediķiem būs iespēja salīdzināt viņa DNS ar noziedznieku atstātajām pēdām. Tikmēr ik viens iedzīvotājs tiek aicināts iesaistīties noziedznieku meklēšanā, lai novērstu jaunus uzbrukumus bērniem. Bet kopš trešdienas vakara mazajā Juglā ūdens līmenis krītas un salīdzinot ar pagājušo piekdienu, kad Salaspils novadā aplūda vairākas apdzīvotas vietas, tas pazeminājies par aptuveni 70 centimetriem. Tomēr daudzām Salinieku ciematu mājām piekļūt sausām kājām joprojām nav iespējams, jo tās vēl daudz viet ieskauj pārdesmit centimetru dziļš ūdens. Salinieki ir vasarnīcas rajons, tāpēc daudz savus īpašumus atstājuši dabas mātes ziņā, bet tie, kuri šeit arī ziemo, kurina krāsnes, cik spēj. Paldies, tas šim brīdim ziņās arī viss, bet pēc pavisam neilga brīža ieskatīsimies aktuālajās notikumos šobrīd uz Rīgas ielām, kā arī meteoroloģiskajā prognozē.
Un sāksim ar sastrēgumu ziņām un ielūkosimies mājaslapā www.veis.com, kur mēs varam redzēt to, ka pašlaik ļoti sarežģīta situācija izveidojusies uz Vanšu tilta. Jau pirms Vanšu tilta uz Krišjāņu Valdemāra ielas arī ir izveidojies sastrēgums, un tur arī stāv policijas mašīna. To mums norāda lietotājs Sedīt. Un tas ir starp Raiņa bulvāri un uzbraukšanu uz Vanšu tilta. Arī nobraucot no Vanšu tilta Pārdaugavas pusē uz Krišjāņu Valdemāra ielas ir izveidojies pamatīgs sastrēgums, līdz ar to tur noteikti nāksies pavadīt kādu ilgāku laiku mašīnā. Arī Uzvaras parka teritorija šobrīd neizskatās diezko iepriecinoši. Uzvaras bulvārs, Valgumiela, Raņdāmas, arī Lokis iela jau ierasti šai rīt stundai diezgan sastrēgušas. Arī Mūksalas iela mēs varam redzēt šajā posmā ir ļoti iestrēgusi. Un arī Krasta iela starp 13. janvāru ielu un Turgeņeva ielu ir sastrēgusi. Kas attiecās vairāk uz centru, tad izskatās, ka vismaz Brīvības bulvārs šajā rīt stundā ir diezgan labi caurbraucams. Arī Krišjāņu Barona iela, Aleksandra Čaka iela, vismaz šajās ielās sastrēgumi neveidojas. Bet šeit mēs varam redzēt to, ka uz Tallinas ielas diemžēl ir izveidojies sastrēgums starp Terbatas ielu un Vārnu ielu, un arī uz Zemitāna tilta diemžēl nāksies pastāvēt sastrēgumā nedaudz ilgāk. Lūk, šāda situācija Rīgā saistībā ar satiksmi, bet turpmākajās minūtēs ieskatīsimies laika ziņās. Kā liecina meteosapnis.lv mājaslapā pieejamā informācija, tad šodien mums nokrišņi nav gaidām praktiski nemaz. Šeit mēs varam redzēt, ka pie Gotlandas salas tikai varbūt būs lietus, bet līdz Latvijai šie lietus mākoņi neatnāks. Arī rīt sestdien izskatās, ka Latvijā debesis būs diezgan skaidrs. Sāremā salā nedaudz uzlīs, tā kā tie, kas ir gatavi doties pa brīvdienām uz Sāremā salu, tad jums, diemžēl, būs tur visticamāk lietus. Bet Latvijā lietus nebūs, tāpēc rudenīgo laiku un diezgan arī vēso laiku varam izbaudīt bez nokrišņiem. Kas attiecās uz mākoņiem, tad arī mākoņu daudzums šodien Latvijā diezgan mainīgs. Tikai uz vakar pusi mākoņi nedaudz vairāk parādīsies virs Latvijas teritorijas. Lūk, ap 6:00 Latvijas ziemeļos un ziemeļrietumos būs mākoņu sega. Līdz ar to vakar sauli visticamāk, ka neredzēsim. Naktī mākoņi sabiezēsies vēl vairāk, un šādi mākoņi paliks arī rīt, kad laiks skaidrosies tikai rīt ap dienas vidu. Bet to, kāds laiks šobrīd ir Rīgā, skaidros mani kolēģi. Esiet sveicināti visi Rīga TV 24 skatītāji. Turpinājumā pastāstīšu jums, kāds tad laiks ir šobrīd Rīgā un kādas laikapstākļus varam sagaidīt turpmākajā dienā. Jāsaka gan, ka šobrīd Rīgā ir acīm baudām laikapstākļi, jo pie debesīm spīd saule. Tomēr gaisa temperatūra gan nav īpaši patīkama, jo šobrīd ārā ir -5 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar 5 metriem sekundē. Dienas laikā gan gaisa temperatūra iesils un gaisa temperatūra būs +1 grāds. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, kas Brāzmās sasniegs pat 11 metrus sekundē. Diena būs mākoņaina, tomēr ik pa brīdim pie debesīm redzēsim spīdam sauli. Nokrišņi dienas laikā netiek solīti. Paldies, ka skatījāties, ģērbieties silti un lai jums izdevusies diena. Atgriežamies atpakaļ studijā. Labrīt un esat sveicināti modes laika ziņas. Jūs skatāties Rīga TV 24 un studijā esmu Denis Ševiļovs. Šodien mūsu stilisti tradicionāli sagatavoja divas izlases, vienu sievietēm, otru vīriešiem, un šodienas tēma ir svinīga vilna. Jā, piekdiena ir klāta un mēs varam sākt domāt par to, kā mēs aiziesim kaut kur pabalieties, un mēs, mūsu raidījums Modes laika ziņas, jums palīdzēs jūsu sagatavošanā šodienas iespējams svinīgām vakaram. Bet īstenībā šo komplektu arī var valkāt tāpatas dienas garumā. Tātad sāksim ar šo komplektu. Kreklu mums sameklē stilista veikalā Suit Supply. Viņš ir ļoti patīkams pēc taustas, tāds mīlīgs, tumša zila krāsa. Atgādināšu, mīļi skatītāji, ka
Ja jūs nezināt, kur visu to apskatīt vēlreiz, tad mūsu blogs modeslaikaziņas.tumblr.com ir tā vieta, kur var sameklēt visas bildes, zīmola nosaukumus un cenas. Tad šī tumši zila krekle ir pieejama veikalā Supply un maksā 79 eiro. Kombinējam to ar ādījumu. Tāds ādīts džemperītis no veikala Lindex un satunies no veikala Zara un maksā 27,95 eiro. Principā būs ļoti smuki. Viņš arī ir tumši tāda zila krāsa. Jā, kā piešķirt svinīgumu šim komplektam, tad pavisam vienkārši jūs varat uzvilkt kaut kādu taurentiņu. Un šoreiz mūsu stilisti piedāvā šādu risinājumu. Un šīs taurentiņš kakla saiti ir pieejama veikala Lindex. Maksā 14,95 eiro. Nevajag arī aizmirst par to, ka ārā ir ļoti augsti un vajag tomēr ģērbties silti. Un tas nenozīmē, ka jāizskatās nesmuki un nestilīgi. Tāpēc jūs varat kombinēt to visu ar kaut kādu smuko pusgāru metali. Un šoreiz mūsu stilisti sameklē metali veikala Baltman, un tas maksā 229,90 eiro. Manuprāt, ļoti smuks metalis. Mēs varam redzēt, ka viņi tur tāda neliela mikro rūtiņa. Izskatīsies ļoti labi ar jebkuru komplektu, gan sportiska noskaņa vai klasiska. Tad būs labs ieguldījums jūsu garderobam. Un, protams, nevajag arī aizmirst par biksēm. Ārā nav nekāda vasara, tas arī nav noslēpums. Rutainas bikses ir nopērkamas tajā paša veikalā Baltman, un tie būs jūsu par 89,90 eiro. Nu, šāds komplekts vajadzētu arī parunāt par apaviem. Šoreiz mūsu stilisti piedāvā diezgan klasisks apavus no zīmola Vagabond. Tie maksā 140 eiro. Ļoti aktuālē tumši sarkana vīna krāsa Bordeaux, ko mēs varam arī redzēt. Lūk, šāds komplekts. Tā jūs varēsiet izskatīties dienas garumā, un arī kaut kāda ballīte būs, manuprāt, ļoti mīļīgi un pieklājīgi. Un šādu komplektu mums sagatavoja šodienas stilistes sieviete. Pavisam vienkāršs komplekts, manuprāt, diezgan elegants, un tur ir gan ļoti vienmēr aktuāla melna krāsa, un šobrīd super top modīga krāsa sarkana krāsa. Tad, principā, komplekts sastāv no dažiem elementiem. Burtiski, principā, no divām pārējiem ir aksesuāri. Sāksim ar kleitu. Gara kleita ar ļoti interesantu atkailinātu muguras daļu. Mēs varam redzēt, tur arī ir tāds iestrādāta ķēdīte. Nevaram īsti šeit tagad ēterā redzēt, bet tas ir vēl viens iemesls, kāpēc jums, mīļie skatītāji, jāapmeklē mūsu blogu modeslaikaziņas.tumblr.com. Tur jūs varēsiet apskatīt detaļas. Šo brīnišķīgu kleitu mēs kombinējam principā tikai ar zeķu biksēm. Vajag to silināties, ārā ir augsti un tikt līdz ballītei arī kaut kādu veidu vajag. Tāpēc mūsu stilisti sameklē tādas zeķu bikses no veikala Lindex ar 40 den un maksā zeķu bikses 9,95 eiro. Kā aksesuārus mūsu stilisti izvēlas tikai divas lietiņas, bet man šķiet tas ir ļoti būtiski, jo diezgan minimalistisks komplekts vajadzētu arī ielikt akcentus. Un šie akcenti ir divi šoreiz. Tad auskari no zīmola Oasis un maksā 15 eiro. Un kombinējam to ar somiņu. Nelielu klaču somiņu uz ķēdītes var turēt gan roka, gan uzvilkt uz pleca, bet, manuprāt, elegantāk būs tomēr paturēt šo mazu somiņu rokas. Somā ir pieejama veikala Parfois un būs jūsu par 32,95 eiro. Un kā apavus mūsu stilisti sameklē kaut kas interesants, tāds puszabeciņas un neliela papēža. Varbūt no sākuma izskatās neglīti, bet nē, tā nemaz nav. Vajadzētu visu to salikt kopā, uzvilkt, un tad jūs sapratīsiet, ka tieši tas būs īstas kurpītes. Kurpītes šoreiz ir no zīmola Vagabond, un tie maksā 100 eiro.
Tas ir arī viss par šodienas izlāsem. Atgādināšu, ka visas cenas ir pieejamas mūsu blogā modeslaikaziņas.tumblr.com. Un šeit mums arī tāda neliela izlasīta iedvesma vakaram. Mēs varam redzēt tādas dāmas. Un jā, kas vēl? Jā, es atgādināšu arī par to, ka jūs varēsiet aktīvi piedalīties mūsu sociālo medijos un raidījuma veidošana. Jūs varat sekot mums Riga TV24 un man personīgi gan Instagram, gan Twitterī Fashion Slogger, ielikt savus risinājumus, ieteikumus ar hashtagu modeslaika ziņas, un varbūt mēs jau parādīsim tos nākamajā nedēļā. Laiks atvadīties un tiekamies pirmdien. Atā!